mēs ar Dziļu Violets spriedām par to, ka viņiem arī vajadzētu uzrakstīt albumu. Viņiem vēl nav. Tā ir laba doma. Vai ne? Jā. Tā burvīga doma. Mēs domājam, ka viņiem vēl nav albums, un tad mēs mēģinājām izcināt tādu labu veidu, vieglu veidu, kā pie albuma tikt, un mēs iedomājamies par jums. Un izdomājam izmantot jūsu stratēģiju, kas ir viegla stratēģija, kā viegli tikt pie albuma. Tātad, kas ir vajadzīgs, lai tikt pie albuma? Vajag muziķus. Jā. Muziķus vajag sasēdināt ap ugunskuru, kā parasti notiek jūsu rakstīšana dziesmu mūrjāņos. Vienmēr. Precīzi, vienmēr pie ugunskura. Tādu mums vajag dzejnieku. Ziedonis jau bija aizņemts, mēs izvēlējāmies Jāni Akurāteru. Brīnišķīgi izvēle. Paldies, jā. Tad mums vajag aizbraukt. Kas tāds ir? Akurāterei Ievai. Tād līdzīgi, kā jūs braucat uz Murjāņiem, uz Ziedoņu māju, mēs arī aizbraucām uz Akurāteru māju, uz Akurāteru muzeju, sasēdāmies un ar domu uzrakstīt kolosālu albumu. Un tas, nu, lūk, ir video. Jēzus, Aidi. Ko es labprāt tagad pieteikšu? Lūdzu video! Čau, čau. Čau. Var sakot, Dziļu Violets, jūs gribat uzrakstīt albumu? Jā. Jums ir albums? Nē. Kāpēc? Nav viegli. Nav viegli, precīzi. Un šodien viss mainās. Es noskaidroju ļoti labu taktiku, kā var tikt pie albuma, un to var izdarīt viegli. Tātad, kas jums ir vajadzīgs? Vajadzīga muzikāla apvienība? Ir. Mums ir vajadzīgs ugunskurs, pie kur rakstīt dziesmas? Ir. Mums ir vajadzīgs dzejnieks? Ir Jānis Akurāters. Un mums vajadzētu visu to darīt kaut kur netālu no viņa mājas. Jāņa Akurātera muzejs. Šeit dzīvojas, visu kolosāli. Tātad mēs paņemam vienu no viņa dzejoļiem un tieši tāpatās kā fondā viegli uzrakstam albumu tikai ar Jāņa Akurātera vārdiem. Cool! Tātad, Jānis Akurāters dzejols vieglums. Nav arī iepazīsties. Aiziet! Tam 100 punktu jābūt viegli. Kaut kādu meldiņu uzliec, paķert kaut ko. Kaut kāds savu gribas. Kaut kādu, jā. Ir tik viegli tā, dzīve ziedu lapā. Šeit kaut kas ir. Šodien vējos aiznestā, rīt jau jauna tāpā. Pagaid, tas ir Renārs, mazā bilžu rāmītī. Mums vajag izdomāt viegli dziesmu, nevis no viegli dziesmu. Procesam ir jābūt viegli. Šeit labi. Varam? Jā. Ir tik viegli. Pagaid, stop, šo es zinu jau. Šis jau ir jau. Tas ir jau no viegli. Vajag jaunas. Viegli varētu būt. Tas kaut kāds viens nots vienkārši. Kaut ko maz. Tā taču nebūs. Jā, kaut kas tāds vienkārši tāds. Piemēram, jā. Ir tik viegli. Pagaid, stop, šis arī ir. Šis trapcāns. Ko latviskā? Kaut ko tādu ritmisku varbūt tādu. Kas tas ir? Tu zini, kas ir viegli? Umpapā, Jā, umpapā. Umpapā ir viegli, jā. Tāds 3, 4 vai 3, 4, 6 sastādies, kaut ko paņem. Jā. Redzi? Viegli. Ir tik viegli tā, dzīve ziedu lapā. Šodien vējos aiznestā, rīt jau jauna tāpā. Stop, čaļi, šis ir labi. Un šo kāds zini? Es šo nezinu. Zini? Nē. Mums ir hits! Mums ir hits, aiziet, pikniks, aiziet. Aižam. Un ja liktenis nav nāves ciets, brīžam tevi baida, viegliem sapņiem valdīt lietas.
mīlai, kuras smaida. Un ja liktenis nāves ciels, brīža tevi vaira, viegliem sapniem valdīt liels. Mīlai, kurai smaida. Mums ir hits! Mums ir hits! Šis ir labs, jā. Jā, pilnīgi vienkārši, bet tiešām viegls tas bija. Jā, baigi Jā, viegls. jā. Bet uzreiz pielīp, pasties. Jā. Kāpēc viņš tik daudz runā tagad? Es nezinu, samuls. Jā, bet cilvēks uzreiz dzied līdzi, tā kā zināt, dzied. Jā. Jā, tas ir ceļš. Tas ir ceļš. Tas ir ceļš, kā rakstīt dziesmas, jā? Ceļš uz mājām. Tekļiem, jā? Jā. Jā. Es vienu reizi atzīšos, es gribētu, lai jūs pastāstat par to rakstīšanas procesu kaut ko nedaudz vairāk un par tiem murjāņiem. Mēs vienu reizi bijām ar improvizācijas teātri pie jums ciemos, un man radās jautājums, kā jūs vispār nonākat līdz rakstīšanai tur? Jo tā atmosfēra tur ir, viss ir kolosāli, un lai atsēstos un sāktu kaut ko dziedāt, pacelājoši, es domāju, jā, tādās bez šūpolēm. Un bez tās frivolā pulvera. Litātes. Kā jūs saņematies tur sākt kaut ko rakstīt? Tur jūs esat pie dabas, viss ir. Nu, pirmkārt, ja mēs tur nonākam ar mašīnu, tu prasi, kā nonākt līdz rakstīšanai. Jūs ar mašīnu braucat? Jā. Mēs kājām. Nē, nu tā ir tā lieta. Otrkārt, tad tur jāatrod, kur uguns, kur uzkurināt. Tas ir ļoti svarīgs faktors. Jā, tas mums bija. Kā mēs zinām. Būtībā mēs tieši tāpat kā arī bija labi. Jūs gājāt precīzi ppēc tādas jau pārbaudītas šovbiznesa formulas. Tas strādā. Tieši tā. Jā. Paldies, kāds zelta griezums. Jā. Jāni? Zelta griezums. Tas ir pēc zelta Zelta griezuma griezums. Skaisti teikts. Jā. Bet tā citādāk jau nekas savādāks. Es atceros tādu reizi, mēs aizbraucām uz to mājiņu, kas ir tā mājiņa, tā piramīda. Eģiptē tur tā. Jā, kuru Imants pats savām rokām uzzīmējis un arī uzcēlis, ar kādiem palīgiem, protams. Nu, lūk, kur ir Eģiptes piramīda noslēpums atklāts. Jā, lūk, kas zīmēja. Jā, tas ir viņš. Mēs zinām, kas taisīs visus nākamos Rīgas domai plānus. Mēs redzējām pirms tam, un tad mēs zinām, kas ir Eģipte projektējis. Turpiniet. Tas bija, tas man priekš, tā es atceros to sākumu, kad mēs aizbraucām tur, un tur ir tas kamīns, kurš iet cauri vidam. Cauri vidam iet kamīns. Un tur deg... Es arī pieslēdzos. Jā, labais. Un tur deg tā uguns. Tur viņi nodokļu naudu kurina. Naudas ceplas. Un tur, man liekas, viss notiek pats no sevis. Es atceros, Renārs, manuprāt, bija tas, kurš vienkārši sāka lasīt, tā kā skaitīt, tā kā deklamēt, tā kā citēt man dzējoļus. Tas bija viens no pašiem sākumiem. Un, man liekas, baigi loģisks nākamais solis būtu vienkārši par cik tajā mūsu barā, kas ir fonda sākotnē ir mazā kavalērija. Tad nākamais solis tur... Baigi sarežģīt. Tas ir mazās kavalērijas fans. Klausos un brīnos. Jā. Izdzisa aplauss. Viens dziestošs aplauss. Bet tu turpini. Jā, Ai, tālāk. Nu jā, un tad par cik tajā mazā kavalērijā bija baigi daudz arī visā tādu muzīķi. Un... Starp citu, jā, tās zeķis. Un tad likās pavisam loģiski par tiem dzēlīšiem, kurus mēs sākām visi skaitīt un deklamēt, jo katram bija azotē gan arī kāds dzēlīts kaut kad iemācīts pie eglītes skaitīts. Nekad. Tad, kā kuram? Tad, nekad. Tad, man nāca klāt. Un tad nāca klāt, man tikai tur ir ģitārīts un dziesmas tapa pašas no sevis bez savu kādiem mērķu un uzstādījumu vispār. Jā, tas ir tā kā pieslēties kanālam, tu vienkārši sēdi un tev kaut kas notiek. Raimons jau gandrīz jau bija opozīcijā. Jūs esat sasēdušies pozīcijā opozīcijā. Tā nekad nav bijis. Jā, labie kreisie. Jēzus apgāzās. Nevis Jēzus, bet pudelīt. Tu kaut ko gribēji teikt, Raimond? Jā, es gribēju teikt, man ļoti patīk tavs stāsts. Cik labi. Tiešām burvīgi.
Tā tās dziesmas rodās. Tieši tā. Varbūt, ka mēs varam padauzīties ar vienu to pašu, ko mēs mēģinājām Jāņa akurāt ar dzejoli. Padauzamies. Jā, un varbūt mēs varam mēģināt no viņa dabūt kaut kā tomēr skaņdarbā ārā. Jo mēs, viss, kas mums sanāca viegli, bija kaut kas no viegli. Ja? Un varbūt es palūkšu jums tomēr. Un te varētu sanākt, mums varētu sanākt šo violēts. Jā, man ir vairākas versijas. Opozīcija arī viena. Jā, lūdzu. Varbūt es izmantojot situāciju, nolasīšu dzejoli. Jā, jo tas mūsdienās ir diezgan populāri lasīt dzeju. Dzejolīti. Es gribēju teikt retums, tas ir tāds agrāk jau. Ne, tagad tas ir skaisti. Tas ir kā dari to. Jo patiesībā tas, ko Jānis stāstīja, man likās, mums salikās tajā brīdī, kad mēs bijām Imanta Ziedoņa mājā, ka tas ir tik skaisti lasīt dzejoļus. Taču bija laika, kad lasīt dzejoļus, satikās cilvēki lasīt dzejoļus. Pie Raņa pieminekļi, vai ne, kad lasīt dzeju. Vienkārši tā kā rock koncertā to ļaužu, vai ne? Jā. Tev ir jārāda labs piemērs. Jā. Un ko mums vajag, lai šito atcerētos? Barišņikovam jāatbrauc ir. Come on! Mēs paši šito zinām. Es tāpēc it kā piemetīšos, varbūt. Tu vari nākt. Piemeties. Jā. Nāc piemeties šeit. Bērni. Šī ir laba vieta priekš piemešanās. Jā. Jā. Es te sēdēšu, bērni, un piemetīšos. Jā. Piemetīsimies visi. Piemetamies. Piemešanās grupā. Jānis Akurāters Vieglums. Ir tik viegli. Tā. Jānīti izbeidz. Viegli tā. Dzīve ziedu lapa. Šodien vējos aiznesta, rīt jau jauna tapa. Ir tik viegli tā. Priekam ļauties spēji. Akmens nogrimst dumbrājā. Brīvi ir tik vēji. Un, ja liktenis nāves ciets, brīžam tevi baida, vieglam sapņiem valdīt lietas, mīlēji, kuras maida. Kas lai garu sietu gan, spārno to un brīvo, kaut kur saldi rozis tvan, vieglas buras plīvo. Ak, šī dzīve skrejošā, būt vai nebūt saldi, viegli nes mūs mūžībā, dievišķīgi maldi. Bravo! Bravo! Čolo!